tiem, kas varbūt neticēja, ka tas ir vispār iespējams, ka tas notiek kaut kur tikai tur tālu Amerikā vai Rietumē Eiropā, ka līdz mums tas neatnāks līdzīgi kā 40. gadā, kā vecākā paudze stāst, ka tanki jau burtiski brauca pa ielām un cilvēki vēl domāja, ka nekas, gan jau viss beigās būs labi, ko starp citu apstiprina arī tā laika laikraksti manā rīcībā esošie. Veltītas burtiski lapa, puslapa ir Lietuvas Latvijas notikumiem, pārējais viss ir tādas sadzīviskas ikdienišķas lietas. Šobrīd runājot tādās līdzībās, dženderisma tanki, tēlēni izsakoties, ir piebraukuši pie mūsu skolām un jau šobrīd gaida signālu rīkoties. Šajā video es jums pamēģināšu parādīt, kā tos ieraudzīt, kā visu šo informāciju atrast un ko tieši neomarksisti gatavojas iemānīt mūsu bērnu galvās. Tātad pirmā sadaļa interneta pārlūkā rakstam iekšā www.mape.gov.lv. Paskatāmies tā, lai viss būtu korekti. Šis ir Valsts izglītības satura centra materiāls, tātad mācību materiāli. Meklētājā rakstam iekšā seksuālā izglītība. Ja? Seksuālā izglītība. Atceraties, kā mums kādreiz, tie, kam ir bērni, droši vien, ka atcerās, ka mums arī bija šāds nāca cilvēki, toreiz neatceros, vai Papards Zieds vai kaut kas līdzīgs, stāstīja par kā var būt bērni, kā var nebūt bērni, no ko uzmanīties un tā tālāk. Atrodam seksuālu izglītību, bet šeit šī sadaļa, kas bija mums kādreiz savā laikā, viņa aizņem ļoti niecīgu daļu no tā materiāla, kas ir šeit. Šeit ir pavisam citas lietas. Atjaunots 31. augustā. Tikko atjaunots, svaigs materiāls. Materiāls kam paredzēts? Sākot no 4. klases, pamatskola, vidusskola, tātad jau no 4. klases, bērniem mācību materiāls. Tātad, ja? Ne tur palīga materiāls, izvēles materiāls, vēl kaut kāds materiāls, kas to vēlās, mācību materiāls. Tad varam lejupielādēt, varam skatīties uzreiz internetā uzspiežot. Šeit redzam atverās šis mācību materiāls, atveram plašāk un sākās jau burtiski. Pirmais, ko mēs redzam, tavs bioloģiskais dzimums nenosaka tavu dzimti. Ja, kaut kas ļoti pazīstams jau uzreiz ir pats pirmais. Gender cepumiņš jau, kā mēs viņu esam iepazinuši, un tālāk par dzimtēm seksuālā tātad izglītošana. Transsievieti, transvīrietis, identitāte, dzimtes kvīri, bezdzimumi, dzimtes nozīmes un tā tālāk un tā tālāk. Šis te visa genderisma propaganda. Un video. Spiežam uz video. Tātad vēlreiz, kā to visu atrast? Rakstam iekšā internetā www.mape.gov.lv, tālāk meklētājā jau rakstam iekšā seksuālā izglītība, tālāk meklētājs mums būs apakšā atrads jau sadaļu par seksuālo izglītību, spiežam uz tās un tālāk jau uz materiāliem. Atvērt vai skatīt vai lejupielādēt, tur tas viss būs redzams. Un šajā materiālā ir vairāki video materiāli. No šiem video materiāliem es uztaisīju tādu konspektiņu, lai būtu saprotams, kas tur īsti ir iekšā bez mūsu tradicionālām lietām, ko mēs saprastu ar seksuālo izglītošanu, tad kas tur vēl mums ir ielikts kā piedeva vai kā šis te galvenais mērķis klāt. Fragmenti no šiem video materiāliem. Daži neizjūt piederību konkrētam dzimumam. Bioloģiskais dzimums nenosaka tavu dzimtes identitāti. Dzimte ir sociāli un kulturāli konstruēta. Tava dzimtes identitāte ir cisdzimte, dzimtes kvīri jeb bezdzimte. Viena dzimuma ir nebināri. Transpersona, dzimtes neitrālās un trešās dzimtes personas, dzimtes piederību, nevis anatomisko dzimumu. Priekšstati par dzimuma lomām, piedzimis kā vīrietis, identificējies kā vīrietis, dzimtes izpausme ir sievišķīga. Tātad bioloģiskā sieviete var identificēties ar vīrieti, kaut arī viņu piesaista gan sievietes, gan vīrieši. Savukārt daudz ērtāk viņš jūtas sievišķajās dzimuma lomās. Ja tavs brālis apgalvo, ka ir meitene un grib staigāt tikai kleitā, psiholoģiskais dzimums atšķiras no fiziskā un ģenētiskā. Piedzimis nepareizajā ķermenī. Tā ar trans apzīmē personu, viņš, viņa vai tas, varbūt vēl kā citādi. Tos, kuri nav trans, sauc par cis. Transsieviete. Persona, kura piedzimusi ar vīrieša ķermeni, vēlas mainīt ķermeni. Transvīrietis. Dzimte ir sociāla norma izpausme. Sabiedrība nosaka, kas ir sieviete un kas nav stingri noteikta, bet mainās ar individuālajām izvēlēm. Dzimtes identitāte, dzimtes izpausme, nebinārā identitāte, persona ar daudzveidīgu dzimti, dzimtes kvīri, bezdzimuma personas. Uzskata, ka viņiem nav dzimtes, lai mēs visi varētu satikties vienā dažādības iekļaujošā telpā, un šī kopējā telpa ir arī skola. Šie vairs nav materiāli kādam vietējam
klubiņam, bet šie materiāli reāli sagatavot skolām, apmācības programmās, pamata izglītībai, vidē izglītībai, kā materiāla autori paši savā mājaslapā raksta. Tehniski visticamāk tas tiks realizēts tā, kā jau tas notiek parasti ar mācību materiāliem, ka mūsu bērni tiks nosēdināti kaut kur pie ekrāna, būs spiest šo te visu noskatīties, iespējams arī kādu uzaicināta speciālista pavadījumā, kas vēlāk ar dažādiem kontroli jautājumiem paravēs ārā tādas nepārāk paklausīgās un nepārāk iekļaujošās domas no bērnu galvām. Skākais ir tas, ka tas viss ir realitāte, tas viss jau šobrīd stāv burtiski pie mūsu skolu durvīm. Šis durvis plaši var atvērt un piedot jaudu dženderismu ideoloģijas izplatībai skolās tieši Stambulas konvencijas pieņemšana, kas ir paredzēta dienas kārtībā jau šo ceturtdienu. 14. septembrī sekosim visam līdz, piesakojoties arī šim profilam. Noteikti visu jaunāko informāciju, kas būs par šo tēmu, ieliku šajā savā profilā, gan Facebookā, gan TikTokā. Ko mēs vecāki varētu darīt tūlīt pat nekavējoties? Es redzu, ka mēs varam darīt divas lietas. Pirmā lieta - paši iepazīstamies ar šo materiālu, atrodam mājaslapā, noskatāmies, iespējams parādam kaut kādas daļas bērniem, pabrīdinam viņus, izsakam savu viedokli, izrunājam tos jautājumus. Bērni aizies uz klasi un vairāk nebūs viņiem tik viegli bez mūsu klātbūtnes ielikt galvās visu, ko šie neomarksisti ir iecerējuši. Lieta neklusējiet, esat aktīvi, iesaistīties vienalga kā, kurš var fiziski pret šo konvenciju. Iet aktīvi sociālos tīklos, sabiedrības viedoklim ir ļoti liela nozīme, tāpēc mums ir jākļūst skaļākiem. Lūdzu, padalieties ar šo video, tas ir svarīgs. Jebkuram bērnu vecākam, es tā domāju, šobrīd piesakojieties, pievienojieties, kas nav pievienojušies un sekojam līdzi, tiekamies atkal. Atā.